Viens kārtīgs zemes dēls, spēcīga auguma, vienkāršas dabas. Dzīvo un basketbolu spēlē Gulbenes pusē. Labi ieredzēts gan komandā, gan tuvinieku vidū. Pēdējā laikā dod priekšroku atpūtai brīvā dabā. Es Jānis Grauniņš, esmu dzimis Gulbenes rajonā, Oizuma pagastā, un 78. gada 15. martā. Un tas, kas saistīts ar manu piedzimšanu, ir tas, ka mamma teica, ka tikko kā es piedzimis, daktari teikuši, ka es biju pārāk kausns un tāds izstiepts garš, ka teica, ka uzreiz būšot sportists. Un tā arī bija, ka augu, bet visu laiku bija tāds tievs un tievs, tagad jaunais nekāds resnieks. Jānis ir ļoti labs, man liekas, ka viņš mazliet izlutināts ir, bet kā brālis viņš ir foršs. Viņš palīdz arī mācībās, bet pēc spēlēm viņš ir diezgan dusmīgs, ja viņam neveicās. Un tā komandas biedriem vienkārši, ka izdomājam ārpus basketbolu kaut kur relaksēties, vai esam tuvāk pie dabas vai ko. Un nezinu, kāpēc arī izdomājam. Tas pats kapteinis Jānis Vītos ieteica braukt uz zveju. Vienreiz aizbraucām, pamēģinājām un visiem iepatikās, ka no rīta agri celties, it kā vēss laiks ir, dažreiz pat nepatīkami ir, bet, kad sāc zvejot, nav gaidi, kad pieķersies, un ja pieķerās, tad vēl gribās ilgāk sēdēt. Es saku, ka viņam ir tāda lielāka perspektīva uz to makšķerēšanu. Garāks, tālāki metieni viņam sanāk jau. Tas jau tāpat kā basketbolā, garāks, lielāki šanci uz to lomu ir viņam. Es tāds šovasar iesācējis makšķerēšanas, tāpēc man tas tik labi nesanāk. Parasti man to darbu izdara kāds cits, un tā es tik mācos pagaidām. Tur ķerās uz karpām. Parasti netrādījumi. Vīto, Jānis, Raitis, Garais, tie jau tie īstie makšķernieki, tie man ir ieteica un paņēma līdz pirmās reizes. Tā pašam no sākuma likās, kā var braukt uz makšķerēšanu, jo nosēdi visu rītu un neko nenoķer. Pirmo reizi viņš aizbrauca tur uz zveju. Viņam tur, es nebiju, tur viens cits bija līdzi, kas viņam uzlika to zivju zāķa un iedeva pats, lai meta. Viņš arī kā meta, iemeta, tur velk, it kā ir pieķēries, velk, atlaiž. Tas bija tāda migla vēl bija. Valkā uz priekšu, atpakaļ atlaiž, tur kausē, kā dzirdējis, ka jākausē, kas tur beigās skatās, tā migla krītās un otrā pusē zirgam aiz āķis, aiz lūpas aizmests. Barsi, kad brauc draugi, tad viņi kaut ko izdomā interesanti, un tad viņi visi kopā iet uz kādiem pasākumiem, uz diskotēkām, bieži pārģērbušies. Tā, ļoti jauks cilvēks Jānis īstenībā. Un par Jāni varētu teikt, ka viņš ir diezgan tāds, labs draugs, izpalīdzīgs. Tas ir jebkurā dienas laikā, viņam var zvanīt vai iet pie viņa, viņš vienmēr izpalīdzēs. Vienīgais viņš varētu būt mazliet reizēm pret komandas biedriem jaunākiem, iecietīgāks. Vai visi brauc uz Gulbeni makšķerēt, un visi gulbenieši ir tādi, kuri labprāt sagaidīs un uzņems cilvēkus, kas brauks te atpūsties un makšķerēt. Tad laipni lūgti uz Gulbeni, uz makšķerēšanu un uz atpūti.